Sveiki! Klāt ir jaunākais BUTLV video apskats, un šoreiz mūsu rokās ir nonācis HP G6 portatīvais dators ar 3 GHz AMD ražojumu centrālo procesoru. Kā jau ierasts, es jums pastāstīšu par datoru lietojamību un dizainu, savukārt veiktspējas teksts būs publicēts zem video. Datora 15,6 colu displejs paslēdz zem pelēcīgas krāsas glancēta pārklājuma vāka, uz kura pirkstu nospiedumi tomēr nav tik uzkrītoši redzami. Jau minētajam displejam ir 1366 x 768 pikseli izšķirtspēja un LED aizmugurē apgaismojums. Tiek nodrošināts asas, košs un visādi citādi kvalitatīvs attēls. Arī displejam ir glancēts pārklājums, tomēr atspīdumi rodas salīdzinoši mazi. Līdz šim ierasts, ka 15,6 colu portatīvie datori ir aprīkoti ar ciparu taustiņu bloku, tomēr jaunā HP G6 sērija ir izņēmums. Un to vēlamies īpaši izcelt, jo nereti šie taustiņu bloki traucē, nevis palīdz. Pati tastatūra ir ērta ar lieliem skaidri saskatāmiem simboliem un diezgan klusa. Zem klaviatūras novietotais skārieņjūtīgais panelis no pārējā korpusa nav speciāli atdalīts. Tam ir vien reliefains pārklājums. Patīkam, ka palikni varam izslēgt vai ieslēgt 2 reizes pieskaroties tā kreisajam augšējam stūrim. Datora kreisajā sānā ir diskcinis, USB un lādētāja pieslēgvietas. Kreisajā sānā varam atrast VGA, tīkla kabeļa, HDMI, 2 USB, kā arī austiņu un mikrofonu pieslēgvietas un atmiņas karšu lasītāju. Šāda dizaina dators ir lielisks kā mācībām, tā arī biznesam. Tas ir stilīgs, taču reizē arī neuzkrītošs. Komplektācijā iekļautais akumulators ar vienu uzlādes reizes spēs datoru darbināt līdz pat 3 stundām, sērpojot tīmeklī, ar noteikumu, ka displeja apgaismojums ir nedaudz samazināts.